Что такое советская власть? Tauta ieguva pati sevi. Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās... Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir. Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par varu. Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā Šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šī gada 1. janvārī apritēja 2 apaļas gadskārtas, kas saistītas ar Eiropas Savienības vienoto valūtu eiro. Pirmkārt, 4. gadsimts kopš 1999. gada 1. janvārī eiro kļuva par norēķinu vienību pasaules finanšu tirgos, kam 3 gadus vēlāk sekoja pilnīga pāreja uz to kā valūtu Eirozonas valstīs. Savukārt pirms 10 gadiem, 2014. gada 1. janvārī, Eirozonai pievienojās Latvija. Pirms vairākiem gadiem sadarbībā ar Latvijas banku tapa raidījums Nauda laiku lokos, kurā cita starpā pievērsos arī eiro vēsturei un šodienai. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai fragmentus no 2 raidījuma sarunām. Vispirms par eiro plašākā Eiropas Savienības ekonomiskās vēstures kontekstā Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesore Baiba Šavriņa. Sākumā, kad tika izveidota Eiropas kopiena, tālējošais mērķis bija veidot tiešām politisko savienību. Un uz to lēnām arī virzījās, tāpēc arī tapa tāda lieta kā Eiropas parlaments. Savukārt, laikam ejot uz priekšu, ekonomika strauji mainījās, jaunās tehnoloģijas ienāca un 70. gados bija skaidrs, ka ir parādījušies arī jauni atkal ekonomiski spēki, kas liek Eiropai stipri pārdomāt savu konkurētspēju pasaules tirgu. Un konkrēti bija svarīga Japānas ienākšana atkal pasaules apritē. Tas savukārt virzīja Eiropu uz to, ka ir jāveic paplašināšanās, atkal gūstot lielāku potenciālu kopā, un tāpēc 70. gadu sākumā tiek pieņemts lēmums, ka šis tālējošais mērķis par politisko savienību tiks aizstāts ar politisko sadarbību, un tas jau skan pavisam citādi. Mainot šo nostāju, izdevās piesaistīt pirmām kārtām Lielbritāniju, jo Lielbritānija bija ārkārtīgi krasi noskaņota pret šo pārlieko politizāciju, kas bija izskanējusi jau Eiropas kopienas tapšanas sākumā. Kopā ar Lielbritāniju šajos 70. gados izdodas piesaistīt vēl virkni valstu - Īriju, Dāniju, Grieķiju. 80. gadi atnes atkal jaunus pārsteigumus, jo 80. gados strauji sāk pasaules ekonomikā ienākt arābu valstis ar naftu nopelnīto naudu izmantojot. Un tāpēc 80. gados tiek parakstīts vienotais Eiropas akts, kurš jau norādīs ceļu uz to, ka notiks tālākā paplašināšanās. Nākamā paplašināšanās, kas notika tīri teritoriāli, diezgan būtiski, tas ir 86. 7. gads, kad tiek pievienota Spānija un Portugāla. Tas ļoti būtiski mainīja lauksaimniecībā situāciju, jo tās ir valstis, kuras ražo lauksaimniecisko produkciju. Tālāk jau ir solis uz Māstrihtas līgumu. Eiropā ir sākušās lielās pārmaiņas 90. gadu sākums. Sociālisma sistēmas bijušās valstis gan pašas parādās kā aktīvas eksportētājas, gan importētājas, gan arī kapitāla iespējas gan investēt šajās valstīs, gan vēlāk arī tātad saņemt investīcijas no šīm valstīm. 92. gadā, parakstot Māstrihtas līgumu, ir paredzēta nākamā paplašināšanās, kas notiek 95. gadā, kad mums tātad izveidojas 15 valstu jau Eiropas Savienība, jau ar šo nosaukumu, kur ir izgājusi visas integrācijas stadijas. No muitas savienības tālāk uz kopējo tirgu un uz ekonomisko savienību. Un jau ar Eiropas Savienības izveidošanos ir skaidrs, ka tiks veidot arī vienota valūta. Bet
Te nu ir tas mums svarīgākais brīdis, kad tiek ieviesta vienota valūta, patiesībā nozīmē pirmo soli uz politisko savienību atpakaļ. Tātad, respektīvi, mēs nonākam pie tā, ar ko Eiropa ir sākusi šī ideja veidot vienotu veselumu. Ministru kabinets, labi, mēs to saucam par komisāriem vienalga. Tālāk parlaments, tālāk vienota valūta, tālāk mēs runājam par tiesu, mēs runājam par centrālo banku, mēs runājam pat par konstitūciju. 2005. gadā tiek izstrādāta konstitūcija, un konstitūcija ir tikai vienotai valstī. Šīs konstitūcijas pieņemšana gan beidzās diezgan bēdīgi, jo to pārtrauca pusceļā. Mēs varam pasakot līdzi, kā ir veidojusies šo tā saucamo 4 brīvību attīstība Eiropas Savienībā. Tas ir bijis ļoti pakāpeniski. Vispirmām kārtām tās bija rūpnieciskās preces, kurām ir atļauta brīvu kustība. Stipri vēlāk tās būs lauksaimniecības preces, un, lai varētu nodrošināt lauksaimniecības preču šo brīvo pārvietošanu, jau bija nepieciešamība pēc vienotas norēķinu vienības. Tā ir tā saucamā EUA, European Unit of Account, kur pastāvēja tikai uz papīra. Tātad, respektīvi, naudas summas, kuras tika savstarpējos norēķinos pārskaitītas no vienas dalībvalsts uz otru, tās notika šādās norēķinu vienībās. No EUA mums izauga vēlāk EKIS, tātad European Currency Unit, un tā vienotā valūta, kur vajadzēja ieviest, tam bija jābūt ekijām, un bija pat izstrādātas arī skices un nokaltas pirmās monētiņas. Tad pēkšņi nāca šī ideja par eiro. Manuprāt, tas nav sevišķi loģiski, jo tā bija diezgan liela naudas šķiešana, kur bija jau ļoti daudz ieguldīts, un tad, lai radītu kaut ko pilnīgi citu, varēja arī šis ekijs vien tālāk attīstīties. Tātad mums jau ir 2 preču grupas, ir rūpnieciskās preces, ir lauksaimniecības preces, samērā līdzvērtīgi iet līdzi arī pakalpojumu brīvā kustība, bet savukārt darba spēks un kapitāls tie būtami atpaliek. Un runājot par darba spēka brīvo kustību, tad tās vēl īsti arī nav. Mēģinājumi un centieni veidot sociālās attiecības sākas ar 80. gadiem, kad tiek pieņemta Eiropas sociālā harta, kura paredz, ka jānotiek ir zināmai harmonizācijai darba spēka tirgu un cilvēku tiesību jomā, protams, bet mēs jau redzējām to, ka kaut vai pievienojoties mūsu 10 valstīm un vēlāk vēl 3, darba spēka brīvā kustība vēl joprojām nav īstenota, jo tiklīdz kā mēs pievienojāmies, bija tikai dažas valstis, kuras pilnībā atvēra mums savu tirgu, un tālāk pievienojās citas, bet pilnībā uzskatīt, ka šis tirgus ir brīvs, vēl nevar. Un savukārt kapitāla brīvā kustība, kas nozīmē to, ka vienas dalību valsts kapitāls tiek pielīdzināts nacionālajam kapitālam citā dalību valstī, tā ir tikai kopš 1990. gada. Un šeit es drusku gribētu parunāt arī par kopējo lauksaimniecības politiku. Priekšstati, tās idejas, kuras mums tika nosūtītas kā ziņa, kāda izskatās Eiropas Savienības kopējā lauksaimniecības politika, šādas kopējās lauksaimniecības politikas sen vairs nav. Tā lauksaimniecības politika, kura radās pēc Otrā pasaules kara, bija saistīta ar to, ka ir milzīgs pieprasījums pēc lauksaimniecības produkcijas, gan pēc pārtikas, gan pēc izēvielām. Tāpēc, veidojot kopējo lauksaimniecības politiku Eiropas kopienā, tika paredzēts tas, lai panāktu, ka cilvēki paliek laukos, nevis dodās uz rūpnīcām, kuras vienkārši alka dabūt darba spēku. Tāpēc bija jānodrošina viņiem stabils ienākumu līmenis visu cauru gadu un neatkarīgi arī no dabas kataklizmām, kas varētu notikt ar ražu. Šāda politika, kas veidoja gan cenu izlīdzināšanu, gan ienākumu izlīdzināšanu, gan dubulto cenu sistēmu, valsts iepirkumus un tā tālāk. Tā tika tiešām uzturēta vairākus gadu desmitus, un rezultātā radās milzīga lauksaimniecības produkcijas pārpalikuma. Tas bija saistīts atkal ar jauno tehnoloģiju attīstību. 80. gadu otrā pusē ir skaidrs, ka šie pārpalikumi ir milzīgs sloks Eiropas kopienas budžeta. Tiek maksāts milzu subsīdijas, tiek saražots milzīgs daudzums produkcijas, un tā vēl ir jāuzglabā, un par to jau arī ir jāmaksā. Un tāpēc 87. gadā jau izmēģināja kopējās lauksaimniecības politikas reformu, bet 92. gadā šī reforma tika ieviesta.
Un tā bija paredzēta sašaurināt lauksaimniecisko ražošanu. Tik noteikts gan lopu skaits uz hektāru, gan nepieciešamība iesaldēt lauksaimniecībā izmantojamās zemes, tas ir konkrēti nekādi tās neizmantoti. Daudzām lauksaimniecībām nācās pārorientēties, sākās tādi procesi kā zemju apmežošana, kā lauksaimniecības zemju izmantošana turismam vai izklaidē, golfa laukumu izbūve, makšķernieku tārpu audzēšana un citas lietas, lai tikai neražot lauksaimniecības produkciju. Tad, kad mēs jau stājāmies iekšā Eiropas Savienībā, bija skaidrs, ka pilnīgi noteikti mūsu lauksaimniecības produkcija jau no Eiropas Savienībai nav vajadzīga. Un nelaimīgā kārtā tās 10 valstis, kas mēs 2004. gadā pievienojāmies, bet vēl lielākas problēmas ir ar Bulgāriju un Rumāniju, kas pievienojās 3 gadus vēlāk, ka tās visas ir uz lauksaimniecību orientētas zemes un īpaši tiešām ar šīm lielajām lauksaimniecības zemes platībām, teiksim, Rumānijas lielajos laukos, Ungārijā, Polijā. Tāpēc tā palīdzība, kas tiek sniegta lauksaimniekiem jaunajās dalību valstīs, ir pilnīgi cita. Gandrīz vai 3-kārt mazāks ir šīs palīdzības formas, bet akcents tiek likts galvenokārt uz kohēziju, tas ir respektīvi uz dzīves līmeņa izlīdzināšanu, un tie ir līdzekļi, kuri laimīgā kārtā arī ir ienākuši mūsu ekonomikā un ļoti daudz ko palīdzējuši. Tad, kad Latvija uzsāka 90. gadu nogalē savus centienus iestāties Eiropas Savienībā, mēs primāri uzsvērām tos politiskos aspektus, kādiem kritērijiem ir jāatbilst iestājoties, demokrātijas standarti, tiesiskums. Cik lielā mērā tie ekonomiskie aspekti arī tika vērtēti, vai valsts ekonomiski ir gatava un atbilst kritērijiem? Es domāju, ka uz tiem skatījās daudz mazāk, jo savukārt bija citas prasības, kas nāca no citas puses, bet arī no ārpuses. Tātad pirmām kārtām šeit ir jāmin Starptautiskais valūtas fonds, kurš, kā mēs zinām, visā centrālajā un austrumu Eiropā, lai īstenot pārēju no komandu ekonomikas uz tirgus ekonomiku, piešķīra aizdevumus ar to nosacījumu, ka šīs valstis izdarīs veselu virkni reformu. Šeit ietilpa gan valsts sektora izformēšana, pārcelšana uz dažādām citām īpašumu formām, privatizācija, ekonomikas atvēršana, nacionālās valūtas konvertējamības nodrošināšana, cīņa pret ārējo parādu un inflāciju un tā tālāk. Un tāpēc es negribētu teikt, ka te ir liels Eiropas Savienības nopelns, jo tad, kad mēs arī iestājāmies, īpaši pirmajos gados, visi rietumnieki man parasti jautāja, kā jūs izjūtat to pozitīvo efektu, ko ir devusi iestāja Eiropas Savienībā, bezmaz nākamajā nedēļā. Bet patiesība bija tāda, ka mūsu rādītāji bija skaisti jau auguši, un tas bija tiešām veidojies jau ļoti ilgus gadus ar ļoti smagām pūlēm un jāsaka arī upuriem. Un tika gatavota tā augsne, un tāpēc tas fakts, ka mēs iestājāmies, tūlītējs rezultātus nedeva. Bet pēc tam gan, kad notiek pielāgošanās, kad notiek arī lielāka šīs izpratnes veidošanās par to, kā funkcionē Eiropas kopējais tirgus, kādas preces tur ir nepieciešams, ko mēs savukārt no šī tirgus varam iegūt, tad tas efekts, protams, ir. Savā ziņā uz mums gaidīja kā uz lētā darba spēka valsti. Uz mums gaidīja kā uz lēto izmaksu valsti. Un šajā ziņā mēs jau Eiropas Savienību sākam pievilt, un tas runā mums par labu. Bet mūsu ekonomika šobrīd ir ļoti atkarīga no tā, kādā stāvoklī ir Eiropas Savienības ekonomika. Ja mūsu galvenie eksporta partneri būs labā ekonomiskā stāvoklī, tad arī mūsu ekonomika būs kārtībā. Bet ir savukārt viens bīstamais moments, un tas ir saistīts ar eiro, jo tad, kad mēs ieviesām eiro, mēs esam atteikušies no viena ļoti spēcīga instrumenta, kas var regulēt tautsaimniecību, un tas ir, mums vairs nav savas monetārās politikas. Mēs esam palikuši tikai ar vienu lielu ieroci, un tas ir fiskālā politika. Un fiskālā politika nevienmēr visiem ir saprotama, nevienmēr visiem ir akceptējama vai patīkama.
Turpinājumā fragments no sarunas ar ekonomisti, tobrīd Latvijas Bankas starptautisko attiecību un protokola daļas vadītāju Aleksandru Bambali. Jebkura ekonomiskā zona agri vai vēlu praktiski nonāk pie vienotas aprēķina vienības, vienota maksāšanas līdzekļa, jo citādi ekonomiskai zonai praktiski nav iespējams sasniegt savu visaugstāko efektivitāti. Un vienotais tirgus bez vienotas valūtas, protams, nevar strādāt pilnvērtīgi. Šīs ceļš bija pietiekami ilgs, un tad tas viss finalizējās Māstrihtas līguma pārakstīšana. Pirms tam bija nopietns darbs, ko vadīja tāds, var teikt, eiro tēvs, kas ir Žaks Delors, un tika panākts lēmums, ka jāatbrīvo viss kapitāla plūsma liberalizācija, tas arī bija tāds priekšsolis, un tad pakāpeniski jānonāk pie tiešām vienotas valūtas, gan bezskaidrs, gan skaidrs naudas maksājumos. No cik lielas daļas savas finansiālās suverenitātes ir atteikušās Eiropas Savienības dalību valstis, veidojot šo kopējo valūtu? Protams, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Galvenais, kā bija jāatsakās, tas ir no neatkarīgas monetāras politikas, no iespējām ietekmēt, fiksēt, dažkārt varbūt pat manipulēt ar savu valūtas kursu. Fiskāla politika, budžeta politika, nodokļu politika gan joprojām ir nacionālas suverenitātes jautājums, un to veido pašas dalību valstis, valstu valdības, bet Eiropas Savienības līmenī notiek zināma veidā koordinācija šīs politikas jomā. Ir noteikumi, ir noteikti robežu lielumi, kurus nevar pārkāpt. Tās valstis, kas tobrīd sākotnēji 1999. gadā pieņēma eiro kā maksāšanas līdzekli tobrīd bezskaidrs naudas norēķinos, jāsaka tā, no Austrum Eiropas puses raugoties, bija salīdzinoši savā ekonomiskajā attīstībā līdzīgas, bet, protams, tās nebija līdzvērtīgas savā ekonomiskajā kapacitātē, ja mēs, salīdzinām, piemēram, Vāciju un Portugāli. Un, protams, šajās valstīs bija katrai sava valūta ar savu vēsturi. Kā notika šī saskaņošanās kaut vai par eiro vērtību, apmaiņas kursu pret visām vecajām valūtām? Bija izveidots noteikts mehānisms, praktiski, ko valsts apsprieda un ko valsts arī pieņēma. Un pēc tā mehānisma tas ir ļoti interesants, starp citu, tāds fakts, ka gala kursu noteica tiešām iepriekšējā vakarā pirms ieviesa eiro bezskaidrs naudas maksājumos. Salīdzinot, piemēram, ar jaunajām dalību valstīm, kas pievienojoties eiro jau pusgadu vismaz iepriekš kurs tika nofiksēts, tad pirmajā viļņa valstīm kurs tiešām tika nofiksēts iepriekšējā vakarā. Un var ļoti daudz diskutēt, arī visās vecajās dalībvalstis droši vien publika diezgan daudz diskutēja, vai markai ir atbilstoši šis kurs, vai Itālijas līra nebija pārvērtēta, vai tieši otrādi par maz novērtēta. Bet mehānisms bija viens, par to vienojās, un tas tiešām ir diezgan unikāli, ka dalībvalstis spēja vienoties gan par pašu valūtu, gan par visiem šiem priekšnosacījumiem. Jo skaidrs, ka katrs var nedaudz vinēt, nedaudz zaudēt, neviens nekad nav tikai vinētājos. Šī bilde vienmēr ir kompromisa veidošana. Protams, tur bija arī palīdzējis tas, ka iepriekš bija ekijs, kurš arī tika nofiksēts jau pēc valūtām, tā kā tas mehānisms nebija nekas principā jauns. Dalībvalsts ar to jau kādu brīdi jau dzīvoja. Acīm redzot, jau tās bažas, kas bija pirms eiro ieviešanas, ir līdzīgas tām, kuras mēs arī diezgan labi atceramies no Latvijas pārējais brīža. Tātad pirmām kārtām, kā uzvedīsies cenas katrā dalību valstī. Jebkuras pārmaiņas, kas saistīts ar naudu kā maksāšanas līdzekli, vienmēr var sadalīt divu veidu reakcijās no sabiedrības puses. Viena ir emocionālā reakcija, un otra ir racionālā reakcija. Emocionālais tas vispār, ja mēs atsakamies no savas naudas, no savu nacionālā simbolu, tas jau cilvēkos bieži vien rada tādu zaudējumu sajūtu, un uz tā pamata, protams, jebkura ziņa par to, ka, piemēram, kino biļetes tagad eiro izmaksā vairāk nekā vakardien, un tās kafijas izmaksā vairāk, protams, veido tādu, varbūt nevēlamu ažiotāžu un ļoti ātri sabiedrībā izplatās. Un tiešām šie fakti ir arī apstiprinājumi, ka bija atsevišķās valstīs tieši tādas zemākas cenas pakalpojumi vai preces, nedaudz pieauga cenas uz tās nopaļošanas rēķina. Bet visa veida statistiski aprēķini un pētījumi liecina, ka kopumā, ja jūs paskatāties vidēji pakalpojumu un preču grupās dažādas, nav novēros. Bija ļoti, ļoti nebūtisks cenu pieaugums. Līdz ar to neapstiprinājās cilvēku bažas, ka tagad cenas pieaug. Ne visas Eiropas Savienības dalību valstis ir eirozonā, pie kam nav gluži tā, ka tur nebūtu tikai tās valstis, kuras nevarētu izpildīt
vai vēl nebūtu izpildījušas kritērijus, lai šai zonā nonāktu. Visiem zināmie Maastrichtas kritēriji par budžeta deficītu, par valūtas kursa stabilitāti un ir vēl inflācija un procentu likmes. Bet ir virkne valstu, kuras var, bet negrib. Divas Skandināvijas valstis, proti Zviedrija un Dānija, kas katra mazliet atšķirīgā veidā, bet arī nav atteikušās no savām attiecīgi Zviedru un Dāņu kronām. Kas šajos gadījumos tas galvenais motīvs? Te droši vien katrs gadījums jānošķir, jo nav viens galvenais motīvs, kas būtu pilnīgi visām šīm valstīm kopīgs. Mēs varam pieminēt šeit arī, piemēram, tā saucamās Višegradas valstis, daļu no tiem, Ungārija, Polija, kas arī joprojām neplāno vēl ieviest eiro. Ja mēs skatāmies Dāniju, it kā ir izņēmums, bet viņu pašu monetārā politika, varētu teikt, praktiski ir tā piefiksēta tieši eirozonas monetārajai politikai, jo viņu monetāras politikas lēmumi seko tik līdz ECB praktiski maina procentu likmi ar pāris stundu atšķirībām, to dara arī Dānijas centrāla banka. Tā kā viņi de facto var teikt, ka viņi seko eirozonas monetārajai politikai, viņiem nav vieta pie galda ECB padomē, līdz ar to viņi nepiedalās šo lēmumu pieņemšanas procesā, un tur ir savas arī negatīvas puses, bet gan Dāņiem, gan Zviedriem viena lieta, kas šobrīd ir ļoti svarīga un arī iepriekš bija, tas ir sabiedrības viedoklis. Mēs zinām, ka šīs Skandināvijas valsts ļoti caurspīdīgas, vienmēr bijušas savā vēsturē ļoti demokrātiskas, līdz ar to visi svarīgākie lēmumi tur tiešām ir noteikti ar sabiedrības tiešu dalību, un ja 2000. gados abās valstīs sāka pieaugt atbalsts eiro, ko arī gaidīja politiķi, jo politiķu vidū lielāku daļu no partijām jau bija tā kā nobrieduši, kad tas ir ceļš, kurš ejams. Tad pasaules globāla finanšu krīze šo sabiedrības reakciju, protams, pārvērt uz pilnīgi pretēju pusi, redzot, kādas nedienas sākās eirozonā, sabiedrībā nostiprinājās sajūta, ka jāpagaida un nav ko steigties. Tātad Polija, Čehija, Ungārija. Katrs gadījums gan atkal nedaudz atšķirīgs, jo droši vien Čehija salīdzinoši ātri sasniedz tos kritērijus, kas ļautu pievienoties eirozonai. Ja atmiņa man neviļ, tad jau pirms globālās ekonomiskās krīzes, Polija mazliet vēlāk. Savukārt par Ungāriju ir droši vien jautājums, vai un kā tā vispār varētu, ja tādu mērķi stādītu. Atkal dažādi motīvi, tā izskaitā arī politiskie motīvi, ja mēs pastamies, kādi politiskie spēki. Tie ir ļoti svarīgas, droši vien divas lietas. Viena ir ģeopolitiskā situācija un valstu atrašanās vieta. Ja mēs paskatīsimies arī Baltijas valstis, ir arī no ģeopolitiska viedokļa ļoti labi pēc iespējas ciešāk integrēties, tā izskaitā tad arī monetārajā savienībā, jo, protams, tam ir nozīme arī ģeopolitisko risku kontekstā. Višegradas valstīm nedaudz atšķirīga situācija šajā jomā tomēr. Un otra lieta ir tas, ka, acīm redzot, šīs valsts tomēr vēlēs paturēt iespēju izmantot valūtas kursa instrumentu kā vienu no ekonomikas sabalansēšanas instrumentiem, kas ir spēcīgs instruments un no kā šīs valsts nebija gatavas atteikties. Laikam jau nopietnākais pārbaudījums eiro bija pasaules ekonomiskā krīze, kas piemeklēja visu pasaules ekonomiku. Ko šajā gadījumā darīja Eiropas centrālā banka? Tieši globāla krīze ieviesa ļoti daudz tādu pārdomu, kādā veidā vispār var veiksmīgi eksistēt vienota monetārā zona, jeb vienota monetārā savienībā Eiropā. Un diezgan skaidrs bija, ka šīs problēmas jau neparādījās tikai globālas krīzes laikā, tās tikai bija tāds kā katalizators tajā brīdī. Bet jau pirms tam tā bija, ka Eirozona apvienoja valsts ar dažādu ekonomisko attīstību un bija valstis, kas varētu teikt tā saimniekoja prātīgāk, gan investējot, gan uzmanīgi pieaudzējot ārējo parādu, gan valstis, kas izmantoja situāciju, kad bija zemes procentu likmes un aizņemās ļoti būtiski, audzēja gan budžeta deficītus, gan parādus. Savukārt pretī neliekot ekonomikas sakārtošanas instruments, ekonomikas reformas, palika bez līdzsvara zināmā mērā. Un situācija, kad pēkšņi globālajos tirgos vairs investori nebija gatavi visus finansēt, tieši tās vājākas valstis, kur ekonomika tajā brīdī pret šoku bija ļoti ievainojama. Tā bija Grieķija, kur ļoti smagi tas gāja, kur tiešām bija parāda līmenis ļoti augsts. Bet tas bija arī cits dienvidu valsts, atceramies Spāniju un Itāliju un Portugāli, un tā skaitā arī Īrija, starp citu, kas auga ļoti strauji, bet attiecīgi pretī nebija tāds fiskālais buferis nebaltai dienai. Un te mēs nevaram runāt par to, ko darīja tikai ECB,
jo tā ir tikai viena daļa. Eiropas monetārā zona nevar strādāt tikai ar vienotu monetāro politiku, tur jābūt ļoti saskaņotai ekonomiskai un fiskālai politikai. Un, acīm redzot, mēs varam tagad jau secināt, ka šī politika gan nebija tik labi saskaņota, noteikumi netika ievēroti. Mēs zinām, ka Eirozonā ir tāds Eiropas Savienības izaugsmes un stabilitātes pakts, kas nosaka robežu lielumus gan valsts parādam, gan budžeta deficītam. Diemžēl netika pieskatīts tas, ka šie noteikumi tika ievēroti, un valstīm tika ļauts iet pāri šim robežam arī tad, kad tas vairs nebija ilgtspējīgi. Otra lieta, kas nebija Eirozona tajā brīdī, nebija nekādi glābšanas mehānismi. Mēs zinām, ka ir piemēram Starptautiskais valūtas fonds, kas ir tāds starptautiska institūcija, kas ir zinām apdrošināšanas polise. Valstis, kas tajā piedalās, var rēķināties, ka ja viņiem ir krīze, fonds nāks palīgā, protams, dodot naudu pret zināmām rekomendācijām, kas ekonomika jāsakārto. Eiropā, Eirozona neeksistēja šādi instrumenti, un tajā brīdī vajadzēja domāt ne tikai par to, kā stiprināt noteikumu ievērošanu, bet arī vajadzēja ļoti ātrā tempā izveidot šādu glābšanas mehānismu, jo, protams, ja viena valsts krīt, tas pavelk līdzi ar visu Eirozonu. Līdz ar to ļoti svarīgi uzreiz pretī dot triecienu devu, bet, protams, ar zināmiem nosacījumiem, kas palīdz valstī tikt atkal uz ķepām atpakaļ, bet arī skatīties uz priekšu, šajās problēmas vairs neiedzīvoties. Un ļoti lielas reformas, es teiktu, tika paveikts jau pēc globālas krīzes, tieši ekonomiskās pārvaldības reformas, kas valstīm vēl būtu jādara fiskālas politikas jomā. Valstis arī par to vienojās, kā valstu budžeti tiek skatīti Eiropas Savienības līmeni, vairs ne tikai nacionāli. Ir glābšanas mehānismi izveidoti ar striktiem nosacījumiem pietiekami. Kā panākt to, ka noteikumi beidzot tiek ievēroti, ja veicot reformu, veidojas kāda zaudējuma valsts budžetā, kas parasti ir neizbēgami arī kaut kādā sākotnējā posmā, un tad nāk klāt tas pozitīvais efekts, tad tajā brīdī varbūt Eiropa var palīdzēt ar kādu papildus piešprici vai arī padomu. Jāsaprot, cik fiskālā suverenitāte paliek dalību valstīm, ja pretī tiek dota nauda pretī reformām, tad vai ir Eiropā arī lielāka kontrola, un dažas no lietām tomēr izlemj, kā mēs sakam, Briselē, atstājot mazāku tādu kompromisu telpu dalību valstīm. Lai atkal mēs nedomātu tikai politiska cikla ietvaros. Nacionālā banka, kas mums ir ļoti saprotams, ir nacionālās valūtas emitētājs. Tagad, kad eiro tiek emitēts centralizēti. Kā tas notiek? Diezgan bieži ir tāds aplams priekšstats, ka pievienojoties Eirozonai, praktiski Nacionālajai centrālajai bankai vairs nav ko darīt. Un visu dara ECB. Bet kopumā mēs redzam, ka pievienojoties Eirozonai tieši otrādi Nacionālās centrālās bankas funkciju apjomā un tādas kapacitātes apjoma visas lietas tikai pieaug. Tas, kas notiek monetāras politikas jomā, jā, šis ir vienots lēmums, bet šo lēmumu pieņem visi kopā, respektīvi ECB padome, kurā ir gan ECB valdes locekļi, tā skaitā ECB prezidents, gan katras Nacionālās centrālās bankas prezidents, kuriem, protams, pirms lēmuma pieņemšanas tiek veikta ekonomiskas situācijas analīze katrā no dalību valstīm. Arī tā skaitā Latvijas bankas speciālisti analizē gan Latvijas ekonomisko attīstību, kā tas viss ieguļās kopējā Eirozonas gultnē, kas notiek citās Eirozonas valstīs, un tā praktiski katrā centrālā banka veido savu viedokli, kas būtu labāks nosacījums, kur rodas kaut kādas bāžas, kas jāņem vērā, pieņemot monetāras politikas lēmumus, un tas viss tiek apspriest pie viena galda. Katram prezidentam ir sava viena balss, un tiek atrasts kompromiss, kas nekad tādā vienotajā zonā, kur nav visas valsts pilnībā konverģējuši, pilnīgi līdzīgās ekonomiskās situācijas, tas nekad nebūs win-win, ka visi saņem tādu pozitīvu tikai. Jā, vienmēr tas ir tāds kompromiss zināms. Un te ir ļoti svarīgi, ka katrā centrāla banka ļoti rūpīgi skatās savā valstī, kas notiek, skatās interakcijas ar ekonomisko politiku attiecīgajā valstī, neaizmirstot to, ka mēs kopā visi rūpējamies par lielu ekonomisko zonu. Un ja Eirozonai kopumā iet labi, arī mums ies labi, jo arī mūsu produkts un preces patērēs Eirozonas patērētāji, kas ir ļoti liels tirgus. Un ja viņus visus vilks uz augšu ekonomiska attīstība, tad arī mēs pastarpināti vienmēr būsim tajā augšup vērsta virzienā. Un tas ir ļoti svarīgi. Tā kā te nevar skatīties, vai šodien vāciešiem ir izdevīga zema procentu likme, grieķiem nē, un latviešiem kaut kur pa vidu. Jāskatās kopumā, kā tas Eirozonu ietekmē.
Jā, ļoti, ļoti gribās cerēt, ka aiz visām tām politiskām peripētijām cilvēki atcerēsies, cik vispār unikāls projekts ir gan Eiropas Savienība pati par sevi, gan Eirozona, kāpēc tas vispār tika izveidots, ko tas mums dod mūsu kontinentam. Par šīm lietām jādomā ārpus politiskā vēlēšanu cikla pilnīgi noteikti. Un tas arī, protams, tad noteiks, ja ir tā liela vīzija, ka mēs vēlamies saglabāt gan to tirgu, gan to kopienu, kam ir savas kopīgas demokrātiskas vērtības. Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Tajā dzirdējāt ekonomistes Baibu Šavriņu un Aleksandru Bambali. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji! Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.